Centrā uz izspēli Januševskis ar Klameru, un šī spēle var sākties. Tiltiņš neizdodas atdot piespēles Pešiku, un Āboliņš atkal darbībā. Komandas rezultīvākais spēlētājs meklē uzbrukuma opcijas, Kmetjuks atņem, bet neizdodas atdot uzreiz piespēli. Pats meta, bet labs vārdu gūšanas iespējas šajā vairākumā Ielonieki nav spējuši izmantot. Tā atkal kļūda, un nebija tālu no tā, lai Reins Melgals gūtu vārdu. Krūmiņš labi pacīnās, lai neaiziet jau ātrā pretuzbrukumā. Ķekaunieki. Tagad Krūmiņš ar nērto atvair Navļīnskis. Varbūt līdz galam negaidīja Krūmiņš dominējuši tieši pirmajā līgā uzbrukumā. Tam galds vārds, bet tagad Mareks Stančiks. Sauksim to par viņa pozīciju. Vakar arī guva aptver no tās Krūmiņa Pirlovniekiem. Sīliņš raida piespēles priekšu, Klamers mēt Navļīnskis atvair. Mareks Stančiks cīņā pret augumā ražu no Laugalu un Klamers! Klamers precīzs, bumbiņu lēkāja, nedaudz virs grīdu. Redzam, mētiens bloķēts, Stančiks ar Klameru pielieto spēku spēli, bet šeit izdodas izspēlēt. Šķiet izslēdzās abi divi Ivlaus florbolisti un Januševskis Krauzers. Kalnietis individuāli mēģina apspēlēt visus un tur labi izgāja. Stančikam šī piespēle zāri, vienīgais neviens no partneriem nebija pretī vārtiem. Varbūt tagad Klamers metiens vārti! Pie pirmās iespējas Kaspars Klamers izdara metienu un gūst savus otros vārtus. Pirmais mazākums Ivlaus komandai un šeit trāpa vārds stāv. Nepaspēja Āboliņš pārvietoties, bet Kleistraus netrāpa. Un šeit vēlreiz Āboliņš darbībā izdāt. Tur vairs nekādas atlaides netiek dots. Mareks Stančiks izlauzīsies un Klamers ar Stančiku Kaspari izspēli. Kā no mācību grāmatas. Divatā pret vārdsargu izgājuši tik tak un vārdi. Turpina Mareks Stančiks un Kaspars Klamers. Āboliņš spēlē. Epmanim mētiens ķērānam, bet Āboliņš viegli tver. Raid bumbiņas priekšu, Andris Dāvs, Kmetjuks vārti! Kmetjuks Pešiks, Slampes Zevid, dinamiskais duo. Principā minimāli zaudējumi. Un svaru kausiem noslēdzās par labu Ķekavas vienībai, kas tagad arī ātri gūst vārtus. No distances. Klamers kā pēdējais. Atkāpjās Ķērāns. Tikt krīt Ronis. Tehniski izpildīt piespēle un bumbiņa nav vārtos. Trāpa pa vārtu stāv Ronis. Pešik šajā izspēlē. Tolnieks un jau jāsteidz Tolniekiem atpakaļ. Jansons Laugals met vārti! Kristaps Laugals no distances. Un vēl viens vārds izdots Ķekavas vienībai atspēlēt. Tā pa drusciņai tuvojās. Met Melgals un ir precīzs. Turpinās Ķekavas izrāviens trešajā periodā. Vēl viens metiens no distances.
3 ielaist vārtu ar metieniem no distances. Būmiņi pret Konrādu mēģina. Zāmans nomainīt malu, gandrīz pieļaut kļūdu. Tagad jau Pēšiks. Un neizdod pamest. Vārtī! Tomēr Konrāds Mēģnis tiek pie atklākšos. Būmiņas likās, ka epizode jau ir beigusies. Neizdevās pārmest. Alņam Būmiņu pāri vārds ar kājai un ļoti svarīgi vārti Konrādam Mēģnim. Spēle 6-5 formātā. Bez vārdsarga Ķekavas vienībai. Jansons mēģina mest nolūst un Āboliņš tver. Neļauj viņš Janševskim piespēli. Projām Ņincis paliek vārtos. Nezinu, kas tiek gaidīts. Brīnums vai kas, bet brīnums turpinās. Viņš var atnākt. Vēl viens mētiens no distances un atkal ir gūti vārti. Ķekava nepadodas. Ķekava turpina cīņu. Kājas piruets. Laugals. Laugals samainās ar Jansonu vietām. Ronis Jansons diagonālē. Āboliņš nosēdē. Beigusies. Iespēja. Metiens. Bloķēts. Vēl viena iespēja. Metiens. Bloķēts. Klamers nobloķē metienu un Irlava izcīna uzvaru. Pirmā uzvara. Irlava Estkās Lampe Zēvida. Šajās izslēgšanas spēlēs izdodas izglābties.